Labi, tas jau it kā baigi veselīgi nebūtu. Es zinu, vai guļam istabā tā, vai ar moci var iebraukt. Man draugs viens, viņš tukumā dzīvo, viņš, es nezinu, kurā 3. vai 4. stāvā. Viņš vienmēr mocis, to neapšķies ar dzīvokli. Tā es kādu Yamahu īstam plaukšā. Kur uz 4. stāvu? Jā. Es nezinu, man tā līdz, es tik rati braukt ar viņu. Cīdījies šoferīgs. Nu jā, cīdījies. Ļoti ātri braucam. Pagaid, es pabraukšu ālādāk. Pagaid, es spiedz. No? Negrib. Spiedz. Tad vēl stilbes. Es tad vērts solmīts uz sēnēm, trīs nūs. Es sēnes. Tas baravīgs. Bet, karoči, jā. 2 dienas līdz aizbraukšanai. Tā vietā, lai krāmētu čemodānu, brauc uz Bolderājas karjeru un kočē kaut kāds nezināms lidojošs objekts. Es maz gandrīz notriec. Izrādās viņam par to kameru bija. Vienkārši YouTube'ā tiksim iekšā. Man liekas, šitais ātrāk YouTube'ā tiks nekā tāds tur čalē. Tas pēdējās 2 dienas? Jā, pēdējās. Tad es varēšu aizmirst par veciem smirdīgiem opeļiem un auģikiem. Tādā vietā nāks veci smirdīgi Chrysler un Chevrolet. Braukšu uz Los Angeles. Es ar to Mustangu pirkšu. Tagad pagāds pralikšu. Kāds pagād vecs vai tas aprecēsis? Nezinu, krunkaina tad meklē, kurā rievalā iebraukt. Ja es aprec kaut kādā vērts golfu kaut kādu. Jā, kuram dibens ir tāds rosīgi. Nu tā es esmu strādā. Nu nē, fuj. Nu labi, tad, ka bija 13, varbūt bija tāda doma. Ne jau tagad. Precēs veca dibens. Veca zaļa dibens. Ar ziemas tiršiem. Tā kā pienāk grūti laiki, tu vienkārši aizvēt ar tīpas sāciecim. Nu, mīļais, tik novalc nos bijis. Es ar to tīsim caurs. Savu putkrēmu saldēju ķirsīt caurs. Labi. Ārprāt. Aprec veca datornūģi. Nē, jauna datornūģi. Kaut kā populīgi, tāpat viss nosprāt. Jā, tikpat labi es varu nopirkt kvalitatīvu datoru un aprecēt viņu. Bet bagātu nūģi tev jāaprec. Nē, ko tu viņš izdarīs, kā sēdēt pie kompa, viņš tev... Viņš noindēs. Tiks pie pīts aprecējis pienu, kam nav naudas, kurš tev noindēs tiks pie pīts. Tā ķēdīs, jā. Nē, nu kas te paliek, jā. Cenamies visu laiku 3-2-3 Mazda. Galvenajam? Jā, nevar. Sekojam lūdzu galvenā ceļa norādēm. Ok. Kāds izsakās tas? Nē, tu nespiedi. Kas tas ir? Te ir lampa. Kas šitas ir? Tas ir lūkainis. Nē. Nu tāds vienkārši. Kā tas tur aizskrit? Smaržiņa aizsver. Tā lūk atrasies, vai? Es nezinu. Es pie tās lūk. Ko tas? Nu, es tagad ir gaids. Tagad atrasies. Jā, es ar priekšā lēdus. Vajadzēja man nosfilmēt, kā tu pēc cipa stājies pie slēdēm un aizbrauc pāri to slēdēm. Aizdomājies, ja vilciens nākt. Zini? Tad es diezvēju, ka priecētu. Gai, nepalaid. Nedarbojas tad labi riņšana.
Ārprāt, bet tad jau tagad mans labais darbs ir dzēsies. Tas pie Maksimas. Kas ir? Nu, tas pie Maksimas, kad es to virīju palaidu ķipa. Tad, kad nevarējām izdomāt, kur uzbraukt. Nu jā, skaidrs. Bet tu jau tāpat ievēro labās rokas principu. Nē, zini, kas man šitam te patīk? Tagad mēs brauksim vienai afigena labai lietai. Cipa garām. Te būs cipa tramplīns, ja tev mašīna kādreiz pieriebjās. Brauc uz šo vietu. Nu, pagaidām vēl neredzēsi, bet redzi to tilti, kas beidzās nekurina. Tur, kā reiz es jau redzēju pāris sadauzītas mašīnas vieniem. Tie tilts pašnāvamiekiem. Aha, skaidrs. Tad visi emo bērni mācamos pār Daugavu, rajonā pie Olimpijas. Metamies nost no tilta. Karači, jā. Apigēni izskatās. Tas ties bēmbis un bremzē pirmo reizi. Neticās pat, ka tas ir bēmbis. Uz kur pus man tagad jābraukt? Es nezinu, taisni, te jau var tikai pa vienu pusi izbraukt. Nē, es varu pa abām pusēm braukt. A tu gribi vanšinieku, ja gribi akmenieku? Pirmāk, kurienes te gājēji tā vairojas? Kur ir tu rodas? Es domāju, ka brauksim pa vanšinieku. Nu, tad šitam te griezies, lūdzu, pa labi. Te mūsu Hiltonas viesnīca top. Šis saucās īsa tūra pa Rīgu. Un iestājies lūdzu šajā korķī. Anč? Jā. Kā viņš tik tālāk brauc? Nu, man tā liekas līdz Alfai. Ne, vai arī Domina aizbraukt, mēs te Nezinu, kaut kur centrā var īstenībā. kurā vietā? Nu, jā, man braucās mašīnas ar tā. Neristēs? Es nezinu, kaut kur centrā rajonā. Man atkal ēst gribās. Stūpēs zūbarsts. Vainīgi. Pīci par mazie, jā? Nē, man rīt atkal pie zūbarsts jāiet. Otru pusi jāiet. Un kā tu tā atliks pēdējo dienu? Vat nezinu, nedomāju ar galvu. Ne, it kā padomāju ar galvu, bet viņa brīdi laika nebija. Tev ir viņš? Viņa. Nu, man godīgi sakot, pilnīgi vēl. Mums ir bērns tā dara. Bet stulbi ir tas, ka viņi dur augšā. Tad augšējais zobs tā aizgrib pirsīgi apakšā. Tāpēc apīgi. Man nesāp taču lupā. Tad pati kāda. Pēc zombārsta tad uri. Tīro. Es jau varu, ka tīro izdod. Nu, neteikšu, ka nesāp. Man vien pilīt 18. Un man vispār bez pilītēm žita. Tie nākošie divi, nezinu, kurienes krevali uzrada. Neredzamās asins bija. Caurslīdījās? Nu, gan agresīvi. Ko tad? Nu, gan tas bija agresīvi. A, ko tu dominā? Es nezinu. Labāk, ka nebrauc. Atkal naudas tērēs. Arī aizdod. Es agrāk kaut kur Balmērā skatījos. Ko tu skatījos? Čērpīt ar austiņiem. Bet es neatceros, kurā veikalā. Kaķa austiņas? Nu, nē, tad tā lēciņos. Mēs jau varam aizbraukt līdz Dominē, man tāpat laiks jānosita. Cik tikās tev ir? Nu, mums 6 jāsaskrienās te ar Lambiju. Brikliši tā visa draugu satikšana pirms aizbraukšanas. Kas tev patīk? Brikolī draugu satikšana pirms aizbraukšanas. Brikolīga? Brikoli. Brikoli? Brikolī. Brikoli? Kas ir brikolī? Nu, tas ir tāds, es nezinu, Rīgas lauku slengs. Tā liekas, man vajag tajā ejos, vai ne? Man ir tā liekas. Bet tad uz Dominu braucam? Jā.
Nē. Tu jau vari braukt šitien. Karoči, tu vari braukt tā, ka tu tagad brauksi tad uz Paspazīs bulvāru. Tur griezīs Raņa bulvārs, tā viņš tas atceras. Tad līdz Čakanai. Jau zini, kur, jā? Ну, погоди, а там именно Чакана. Бросимость флайкс, или, как его говорят на данный момент, все, кто движется сейчас, всем лаймигу целью. Всем и пиздец. Всем лаймīgu ceļu. Всем добрый вечер. Īsta latviešu valoda. Es runāju tā latvišķi. Не забывайте о том, что на улице холодно и скользко. Одевайтесь потеплее. Одевайтесь посылкtāki, tā улица скользкая. Un vispār ir baigais пиздец. Там пробка была сумасшедшая, не знаю, что там случилось такое. Но я это видел, когда ехал по Островному мосту, так что под Островным мостом, вот это самое. Там сейчас в данный момент затруднено движение. Будьте внимательны, осторожны. Если куда-то торопитесь, лучше объезжайте. Это есть что-то такое нехорошее сейчас в данный момент творится. Всем добрый вечер. Добрый вечер, страна. И всем остальным. Также большой привет Видземе. Лабакар Видземе. Предлагаем далее послушать вам хорошую музыку. И самое главное, не переключайтесь. Хорошего и приятного настроения. Jo kamēr tu līdz tai dominai tiksi, paies stabili pēc 40 minūtes. Jā, īstais laiks 5 minūtes. Jā, vēl pēc pītas. Korķi laiks. Šitam nevar iespraust nekur. Tas suka stāv. Nā, viņš nestāv. Tur darēt hopas visus. Es taču teicu. Labi, ka nedarēju. Denis. Prāts, pēc zeltainās aizbraukt. Nu labi, šodien būsim paklausīgi. Uz nākušiem Ziemassvētkiem tomēr gribās dāvanas saņemt. Gribās, ja? Par šo gadu Ziemassvētkiem nesaņem neko? Saņem. Ko? Krievu cigareles un kaut kādu liķieri. Krievu liķieri. Tas ir vēlējums, lai es nopīpējos, jā. Nē, es parasti. Kaut kāds. Nē, man nepatīk saņemt dāvanas. Kāpēc? Tāpēc man bieži dāvana kaut kas nepatīk. Jā, tieši. Tas, kas nav vajadzīgs. Jā. Tā, uz kurien tu brauks? Uz kuriem man jābrauc? Tu gribi uz to Rīga plaza? Nē, uz Rīga plaza, nē, uz galeriju centrs. Man bija jābrauc pa labi. Tu gribēji uz galeriju centrs? Nu? Nu, tad šitien tev cipa. Nē, galerija Rīga. Jā. Jā. Tad griež šitien te pa labi. Un tev pa labi? Jā. Šoreiz nobremzēja laicīgi. Nevienam bezmaksas izjādi uz kapotu nepiedāvāja. Kāpēc bezmaksas? Jēkas esi pats. Tas ir biznesa. Jā.
Bļam, man besītā tas netīrai loks. Pastāst, kā var šitam piedirst? Piedirst. Davai izlietiet notī. Ar mēli vēl, jā? Nu nē, kāpēc es mēli? Kad šitam te pa sērām. Tur taču prezidenti sabraukuši. Ušakovs redz, kur nāk ārā. Vai iet iekšā? Kuģis. Man besi ārā, ka katram, kam ir numurs AA, viņa meiti nekad neapstādīja par ātrumu pārsniegšanu. Kādēļ? Tāpēc, ka valdības numuru. Vai man arī mašīnai AA numuru izlikt? Vislabāk būtu sarkana CD numuru. Eiku viens parkoties neiedz, parkojās, kur grib. Karoči, vēl viens atmā rozeks parkojās, kur grib. Nē. Kas vēl labs. Te mums aizies griezt kreisi. Tur beigās pa kreisi? Jā, šitajā ielē. Paroli. Mēs jau pie Origo. Te ir mūsu opera. Tevi vispār var grēsties pa kreisi? Nu, var. Zīmes nav, ka nedrīkst. Pat ja arī būtu, vienkārši viņi noignorēt. Nu skrien, sieviete, skrien. Taurē. Jā, mašīna pati restaurēt visu. Tā, tagad mēs esam uz Baronijos. Tu vēlreiz pa kreisi? Šeit ne. Vajadzēs aizbraukt līdz Dzirnavielai. Nē, Dzirnavu, bet nākošai, kas te ir. Karš es te pateikšu. Ok. Man ir tās uzrāviens un ieslīdiens uz vienu sānu. Ieslīdiens uz vienu sānu? Nu kā tu parasti uzrāji, tev tā riepni nedaudz izgriežt uz riņķi un bišķi uz vienu sānu sajiet. Pamanās. Nu? Nākošajā krustojumā pa kreisi. Nu taču. Начнем, наверное, с в минусе на побережье Лепа и Венспилса. Сегодня и по курсам минус 16, минус 19 градусов. Западный ветер 3 метра в секунду и, в общем-то, безоблачный, без осадков. А вот, что касается нас уже Земгала, то минус 20 градусов сегодня ожидается. Восточный ветер 2 метра в секунду. Будет без осадков. Бля, viņi skaitās tā kā Zemgala. Jā, Jūrmā таки pie Vicēmas. Западный ветер Ригери. в секунду, температура воздуха минус 18, минус 20 градусов. Nu, man tāpēc viņi robežojās. Северо-западный ветер 5 метров в секунду. И начиная с Даугавпилса, Прелли, Баракляне и Екапилс, температура воздуха будет колебаться от 13 до 20 минус градусов ниже 0. Алуксная и Видземская, Свейк-Видземе, Эргли минус 16, минус 13, Милтона минус 11, Валмера и Лимбашер. Ну что, и минус 11. 8, мой греет. Однако ветер будет западный. Северо-западный 10 метров в секунду. Jā, Nu, taisni? Jā, taisni. Tev 3 joslas. Tas tai būs 4. Es arī stāvu pa vidu pofigā. Nē, Smiltē man prikoli. Valmierā bijis. Sēsīs. Atceros, kad agrāk vēl ar vilcienu varēja līdz Cēsīm pa Lātam 3 centīmiem aizbraukt no Rīgas. Cik tagad ir? Tagad 3 slāti. Nav, tu to nevarētu. Ir. Tur ir cipa parkings. Šitien? Lejā. Tur nav baigi darbi? 1 stunda 1 slāts. Nu labi.
Es iebraucu Eiropārkingā, tur bija bļāvins. Es par 2 stundām, laikam, 6 slotus stāju. Uii! Jā. Tagad izlaic, kā te ir. Te galvenais ilgāk par stundu nevis. Bļā, tā bamperīts palika. Pagad 1 stunda, no 2 stundas 2 lātu stundā. Nu, nav tik traki. Ja neskait to, ka tu teikt no pampers jauns iepār. Nu, te ir. Brīvs. Bet Kaut uz priekšu. Tur jau kā netikšu. Jūs jābrauc lejā. Nu, bļakam. Tev pa priekšā tieši. Blakus bembim. Blakus malācī. Tikai, lai bumpers paliek klātī. Krasāva. Vai ne? Tā visi atbrauc jau. Lielā iepirkšanās tūre. Lielā naudas tērēšana. Ko tu izdari? Iebuktēja citu braucam rīku. Kas tur ir tu bumperi? Viss kārtībā. Viss kārtībā, skaties, kā viņš te nosists. Nošķelts, redzi? Nu, nē, nu tas jau bija nošķelts. Kas šitā pa plēs? Tā arī bija. Nē, karoči pagājis iespaudīšu to te kaut kur. Ja man te forčiks nav vajadzīgs. Kas gan cits tur varētu braukt ar tādu, ja ne čavas. Blin, man arī būs tā jābūt. Ejam? Ejam. Ejam. Beigs filmēt? Jā. Drīz. Drīz. Mēs esam pirmajam pirkumam. Mana? Labi, man karoči apnika filmēt, karoči iesim paigai iepirkšanās maratonā. Un tērēsim visu, kas aucēji ir iekrāts par 1 gada sūru darbu Holandē. Es zinu, ka es gribu jaunu pompi un es gribu vēl Audi 7. Jā, kurš tad to negribu? Rekus nav, viņš tās. Karoči, jā. Baigs mums. Jā, tu zini, ko es gribu. Labi, davai visiem čau. Čau! Kā viņi zina, ka mēs atvadamies vai sakam čau vienkārši? Kā īsti ir ar to čau? Tu. Tu cik to sasveicimies vai atvadies? X6. O. Kā ir tad īsti? Tu sasveicinies vai atvadies? Atvados, es sasveicināšos. Tāpēc kā tu viņi īsti zina, ka tu esi atvadījusies? Labi, es saku, ka visiem atā. Atā! Atā.